čipojam 3 mašinas no saldus. Tātad 2 BMW un 1 Audi. Viens BMW 2 litrai, otrais 1.8 saucams ar 122 zirgiem. Pirmais BMW ar, cik bija zirgu, 150 zirgi, un Audi 2 litrai TDI ar 143 zirgiem. Tātad viens atvedē mums mašinu jau, lai mēs izņemtumēm ekoloģiju, DPF-u, EGR-u, sačipotumēm, liktumēm uz jauda stenda, un visas mašinas liekam uz jauda stenda, taisam datalogus. Tātad to mēs arī izdarījām. Šitais tas 91, ko čipojam. Sarakstiem jau programmatūru, pilnvērtīgu PU stage, EGRs off, ieplūdes kolektora flapītes off, braucam uz rulēm. Tā uz oriģinālo faila sasniedzam 140 jauda stends uzturētie zirgi un 320 griezies moments. Viņam oriģināli bija jābūt 330 un 150 griezies moments, 2 litrai dīzelis. Tagad braucam ar datalogiem un skatāmies, kāds būs rezultāts pēc čipošanas. Šeit rezultāti 91 BMW. Tātad ir sasniegts 185 zirgi un 405 grieze. Ņemot vērā, viņiem 10 Newtonu pietruka iepriekš, tā būtu bijuši 415, un arī 10 zirgu pietruka iepriekš, tā būtu bijuši 195. Ņemot vērā, kad viņam līkne baigi vēli iepuš turbīna, un konstatējam to, ka turbīnas aktuātoris nešancē, bet īpašnieks nolēma atstāt failu, ņems nos turbīnu, elektronisko daļu arī aizbrauks, saregulēs, tā saremontēs, saliks iekšā un mašina vispār ies zvērā. Rezultāts ir labs. Liekam pārējās mašinas uz stenda. Otra mašina uz jauda stendā, Audi Q5, 11. gads, 2 litri dīzelis. Izmērījam uz oriģinālā failā, tagad ierakstiem modificētu, braucam. Mašina 11. gada, 2 litri dīzelis, viņam oriģināli ir jābūt 330 griezies moments un 145 zirgspēki, bet viņam oriģināli ir reāla jauda 132, 133 gandrīz, un 305 griezies moments. Braucam jau tagad uz čipotā faila, un mēram arī ņemam datalogus, pārbaudam visus mašinas darbības, spiedienus, turbīnā, degvielas padavi, griezies momentus, apgriezienus, visu izējam cauri, braucot, lai būtu saudzīgs pareizs čips tai mašinai. Iespaidīgs rezultāts tai mašinai. Skatieties, oranža līnija ir oriģinālais un sarkanais. Mūsu čipots uzreiz, nekādu testu mums nav, mēs uztaisījām failu, pirmais brauciens un ideāls rezultāts. 171 zirgs un 385 griezies moments. Superīgi! Šāda veida izskatās datalogi. Mēs redzam pilnībā motora darbību, apgriezienī, geometrija, kā strādā, turbīnas pieprasītais, aktuālais, sūkni, reikas, spiediens, cik miligramu degvielas, injection quantity, gaiss, lambda zondes. Tā kā mēs sasniedzam ļoti labus rezultātus pie 1,6 bāra un 75-76 miligramam degvielas. Saglabājam visa ekoloģija iekšā, DPF, EGRs, pilnībā viss atstāts iekšā un iespaidīgs rezultāts. Tā ir Audi Q5. Dzemnām augšā trešo mašinu, tagad trešā būs BMW. Trešā mašina uz jauda stenda, arī 2006. gads, BMW E90, tikai 1.8 motori šobrīd. Viņam oriģināli 122 zirgspēki un 280 griezies moments. Mašina atbrauca uz DPF filtra izņemšanu un kodēšanu, čipošanu. Uztaisījām diagnostiku, sapratam to, ka viņam jau fails oriģinālis pilnais, bet uztaisot diagnostiku, konstatējam to, ka nestrādā gaisa masas mērītais, DPF kļūdas metē un EGR kļūdas bija. Pacēlām augšā, gribējām izņemt DPF, bet DPF vairs nebija, tad nozīm to, ka kādreiz kāds izgrieza DPF, bet neizkodēja. Mēs visu atkodējam, tātad gaisa masas mērītāju
DPF-u, EGR-u, klāpītes un uztaisījām jaudu tai mašinai. Tūlītos braucam uz stendu un skatāmies, kāds būs rezultāts. Štekeri noņemam nos no gaisa masas mērītāja. Uz oriģināla faila, ka izbraucam, viņam reāla jauda 112 zirgi un 247 griezes moments. Vajadzēja būt 280 un 122. Braucam uz jauda stenda un skatāmies, kāds būs rezultāts. Pacele labi. Starpība ļoti liela, kā diena un nakti. Ļoti labi dzīves mašina. Dzīva palika tad, kad gaisa masas mērītājs nestrādāja. Negāja normāli, viņi tādi viāla bija. Bet atprogrammējam, ierakstījām jaunu algoritmu gaisa masas mērītājiem. Tūlītās paskatīsimies, kāds būs pilnvērtīgi viņam rezultāts uz mūsu steidža. Tad atgadinājums tā, kā pirmoreiz izmērījām, uztaisījām steidžu un tagad mums ir skaties, kāds liels pieaugums. Zila līnija ir oriģināli, sarkana līnija ir modificēts. Tad šobrīd uz modificētas 137 zirgai un 328 griezes moments. Super rezultāts. Redzat, starpībā diena un nakts. Tātad tai mašinai mēs atkodējam EGR-u, DPF-u, gaisa masas mērītāju, uzlikam pirmvērtīgu steidžu. Perfekts rezultāts. Mēs iedzinām vēl vienu mašinu paralēli uz jauda stenda, otru iedzinām uz pacelēja, sākam ņemt ārā kvēpfiltru, pacelam augšā, tur jau izņemts ārā šuves, nav noslipēts, vienkārši sametināts. Nolasam programmatūru no mašinas, nekas nav izdarīts ar failu, fails ir oriģinālis. Tātad cilvēks braukāja ar varat teikt, oriģinālu failu un reģenerācijas viņam pastāvīgi gāja, slēdzas iekšā. Un starp citu, tai pašai mašinai arī gaisa masas mērītājs negāja, vēl droselē meti kļūdas un EGRs arī negāja. Tā kā mēs tai mašinai izprogrammējam DPF-u, EGR-u, gaisa masas mērītāju, algoritmu pareizu ierakstījām iekšā, vairs nav aizkavies no apakšas, viņš sāk celt labi un jaudu. Tad sākam ar pirmo BMW. Mums ir 91. uz jauda stenda, izbraucam uz jauda stenda, rezultāts uzrādīja diezgan labus, 10 Newton, 10 zirgu, bišķi mazāk nekā no rūpnīcas, bet ir ok. Ierakstījām savu failu, pēc pirmā brauciena uz oriģināla faila izmētē kļūdu 244cc, laikam tas ir par turbinas regulācija, aktuātoris, tas pašai turbinai nestrādāja normāli. Tā kā mēs ierakstot savu failu, dabojam ļoti labus viņam rezultātus, klientam parādījām arī data logus, ka nestrādā turbinas aktuātoris, viņš jau arī to zināja, kad viņam neiet aktuātoris, viņš teica to, ka dažreiz, kad brauc ar mašinu pie krustojuma luksafora, vajag izbraukt, nav apgriezienu necel, un pie 2,5 kaut kur sāk celt, mašina aiziet labi, sāk parādīties jauda. Tā kā mēs to visu parādījām, uztaisījām pilnvērtīgu diagnostiku, sačipojam. Viņš aizbrauks pie turbiniekiem, saremontēs un mašina no apakšas ies ļoti labi. Bet nav tā, ka viņa vienmēr neiet, tad iet, tad dažreiz neiet. Tas turbinas aktuātors. Ar to mašinu tikam galā, iedzinām augšā Audi 2011. gads, viņam visi ir oriģināli, izrulējam uz jauda stenda, arī bišķiņ viņam mazāk jauda nekā vajadzētu būt. Uztaisījām data logus, redzējām, ka viņam pēdējā reģenerācija kvēp filtram bija pirms 150 km aptuveni, un jau atkal 16 gramu aizsarējies kvēpfiltrs. Un pretspiedenis braucot uz jauda stenda 0,60 bāra, tā kā pus bāra, tas nav jau beigi labi. Nav krimināli un nav labi, tad DPFs iet uz beigam. Sakartos DPF-u, tiks pie vēl labākās jaudas, bet mēs viņu sačipojam, dabojam superīgus rezultātus, arī kopā ar jauda stendu, ar visiem izdrukām un ar datiem logiem. Nu un beigu rezultāts uzliekam 3. BMW 318D. Bišķiņ viņam arī mazāk nekā vajadzētu būt bija tā jauda, gan zirgi, gan griezes moments. Tādēļ, kad viņam jau kļūdas bija par EGR-u, gaisa masas mērītājs arī negāja, un mašinas pedāļa asums atsaucīgs pašā motora nebija tik viņam vajadzētu būt. Tad mēs izkodējam visu to ekoloģiju, uztaisījām pilnvērtīgu čipu un pareizi atprogrammējam gaisa masas mērītāju, ierakstījām pareizu algoritmu, un mašina uzreiz palika dzīva, pedāļas asāks un līkņa. Acim redzot, kad viņa cel uz augšu un ļoti labi aizgāja. Visas trīs mašinas no saldus sačipojam ar visiem data logiem, ar garantijas talonam, ar izdrukiem no jauda stenda, nevis izdomāti cipari uz ceļā braucot. Norēķinājies, izrakstījām
čekius, sadaviem garantijas talons, kā minēju, un visi laimīgi. Ja arī tu vēlies nočupot pilnvērtīgi mašinu ar jaudas stendu, ar data logiem, saglabājot ekoloģiju vai ar izņemto ekoloģiju, droši vari pieteikties pie mums autochip.lv, pārbaudīsim, sačuposim, izmērīsim, izrakstīšu garantijas talona veiktam darbam un viss būs kārtībā. Jauku dienu un jaukas brīdinās visiem. Čau!